Krievija ir zaudējusi militāro resursu, kas tika sagatavots iebrukumam Ukrainā, un iespējams arī tālākai ekspansijai. Vēl jau vairāk, tai tika noplacināts tās sauszemes kara darbības bruņojuma resurss, kas bija saglabājies vēl no PSRS laikiem. Neskatoties uz to, Krievija joprojām ir kaujas aviācijas un operacionāli taktisko raķešu kaujas spējas, kā arī ļoti attīstītas dažādas nozīmes dronu spējas. Problēma ir militārās vadības sistēmā. Virsnieku zaudējumu dēļ ir grūtības nokomplektēt formējumus ar štata virsniekiem. Tomēr sev labvēlīgā ģeopolitiskajā situācijā Krievija varētu mēģināt okupēt Baltijas valstis. Kāds varētu būt iespējamās kara darbības scenārijs pret Baltijas valstīm un precīzāk pret Latviju? Ja tevi šis video uzrunāja, abonē Taisnība YouTube kanālu, seko sociālo tīklu profiliem un lasi taisnība.com. Paldies, ka dalies un ļauj patiesību uzzināt arī citiem. Pēkšņs, negaidīts un neizprovocēts militārs iebrukums Latvijas teritorijā. Tas ir iespējams, ja Ukrainas frontē panāk pamieru un kaujas spējīgākos Krievu armijas formējumus atvelk no frontes, bet neizformē. Karaspēka pārcelšana uz Latvijas pierobežu un izejas pozīciju ieņemšana jebkurā gadījumā varētu aizņemt pat mēnesi. Līdz ar to nav iespējams to izdarīt neviena nepamanītiem. Un tad jau nebūs arī sarežģīti izdarīts secinājums par mērķiem, jo pretiniekam ir jāpārvieto un jāizvērš lauka vadības punkti, jāizveido munīcijas un citu kara materiālu rezerves, jāizvērš pretgaisa aizsardzības elementi un radiolokācijas līdzekļi. Jānodrošina radioelektroniskās cīņas līdzekļu klātbūtne manevra formējumiem un vadības punktiem. Līdz ar to būs gana daudz laika, lai organizētu pretdarbību. Šī scenārija gadījumā mērķis būtu Daugavpils un Rēzekne, kā arī nostiprināšanās gar šoseju E262, A13, lai iegūtu manevra koridoru tālākam uzbrukumam un spēku virzībai caur Lietuvu uz Kaļiņingradu. Šāda iebrukuma gadījumā Latvijas teritorija būtu tikai viens no uzbrukuma sektoriem. Militāras darbības notiktu arī uz Krievijas-Igaunijas robežas, bet Lietuvas teritorijā īstenot iebrukumu no Baltkrievijas, lai veidotu koridoru uz jau minēto eksklāvu. Lai īstenotu uzbrukumu, pretinieks izveidot taktisko grupu, kurā būtu taktiskās grupas no gaisa desanta karaspēka, 76. desanta trieciena, 98. gaisa desanta, 106. gaisa desanta, 155. klusā okeāna flotes jūras kājnieku, 2. motostrēlnieku un 4. tanku divīzijām. Kaujas atbalstam pievienotas taktiskās grupas no 112. raķešu, 79. reaktīvās artilērijas, 45. lieljaudas artilērijas, 288. artilērijas brigādēm. Taktiskās grupas pretgaisa aizsardzību nodrošina 202. zenīta raķešu brigādes elementi un pretgaisa aizsardzības elementi no minētajiem manevra formējumiem. Papildus tam piedalītos 1. inženieru sapiera brigādes un 96. izlūkošanas brigādes elementi. Kopā personāls līdz 30 000, kaujas tanki līdz 100 vienībām, kaujas bruņmašīnas līdz 400 vienībām, stobru artilērija līdz 100 vienībām, reaktīvās artilērijas sistēmas līdz 50 vienībām, operatīvi taktisko raķešu sistēmas līdz 12 vienībām. Atbalstu nodrošinātu 40 triecienu helikopteri un līdz 30 taktiskās aviācijas kaujas lidmašīnas. Pretinieka rīcībā ir arī vairāki tūkstoši dronu, kas nodrošinātu izlūkošanu, artilērijas uguns korekciju un kaujas tehnikas un dzīvā spēka iznīcināšanu ar taktiskiem gaisa triecieniem. Savu spēku aizsardzībai pretinieks izmantotu plašu spektru radioelektroniskās cīņas līdzekļu. Ņemot vērā, ka abas puses būs izvērtējušas vienu otras nodomus, pirms militāra iebrukuma intensīvi tiks darbināta izlūkdatu ieguve par pretinieka izvietojumu un spējām. Gaisa telpā darbosies izlūkošanas bezpilota lidaparāti. Savukārt katra puse centīsies notriekt vai neutralizēt pretinieka bezpilota lidaparātus. Jāņem vērā, ka tiks veikta arī izlūkošana no kosmosa, kurai pretdarbība praktiski nav iespējama.
Šī ir ļoti būtiska fāze, jo tās laikā tiek iegūta informācija par mērķiem, kas taps pakļauti tāldarbības triecieniem. Svarīgi iegūt spēju ar radioelektroniskās karadarbības palīdzību ietekmēt pretinieka bezpilota lidaparāta darbību, kā arī nodrošināt to fizisku iznīcināšanu. Jāatcerās, ka attīstās optiskās šķiedras vadība bezpilota lidaparātos, kuru neutralizēšana iespējama tikai tos fiziski iznīcinot. Jādomā arī par savu spēku izvietojumu maiņu un maskēšanos, kā arī par maldināšanas operācijām.